Mugurkaula jostas daļas ortozes uzvilkšana. Ortozi velk, atrodoties guļus uz muguras ar kājām saliektā pozīcijā. Vienu ortozes malu ieloka, kājas noturot saliektā pozīcijā un gurnus atceļot, ortozi novieto zem muguras jostas daļas. Pirms ortozes aizvēršanas ir jāpārliecinās, ka pastiprinātāja lentes ir attaisītas vaļā. Pirms ortozes platās daļas aiztaisīšanas abas malas jāizstiepj uz sāniem. Pirmo aiztais ortozes plato daļu un pēc tam pievelk pastiprinātāja lentes. Ortozi jānovieto tik augstu, lai starp apakšējām ribām un ortozes augšējo malu būtu apmēram 1 pirksta atstarpe. Svarīgi pārbaudīt optimālu ortozes stingruma pakāpi, aizliekot aiz tās 1 pirkstu. Ja aiz ortozes var aizlikt vairākus pirkstus, tā uzlikta pārāk vāji. Ja pirkstu aizlikt nav iespējams, uzlikta pārāk stingri. Ja gurnu atcelšana izraisa sāpes vai to nav iespējams izdarīt, ortozi jāliek caur sānu pozīciju. Vienu ortozes malu ieloka, pagriežas uz sāniem, sekojot līdzi tam, lai gurni un pleci pagrieztos vienlaicīgi. Ortozi novieto pēc iespējas dziļāk zem sāna. Pēc tam, pieturot ortozi, atgriežas pozīcijā guļus uz muguras, griežas uz otra sāna, pievēršot uzmanību, lai gurni un pleci pagrieztos vienlaicīgi, izvelk ortozes plato daļu. Tad atgriežas pozīcijā guļus uz muguras. Ortozei jābūt tieši zem muguras jostas daļas. Pirms ortozes aizvēršanas jāpārliecinās, ka pastiprinātāja lentes ir attaisītas vaļā. Pirms ortozes platās daļas aiztaisīšanas ir abas malas jāizstiepj uz sāniem. Pirmo aiztais ortozes plato daļu un pēc tam pievelk pastiprinātāja lentes. Ortozi jānovieto tik augstu, lai starp apakšējām ribām un ortozes augšējo malu būtu apmēram 1 pirksta atstarpe. Svarīgi pārbaudīt optimālu ortozes stingruma pakāpi, aizliekot aiz tās 1 pirkstu. Ja aiz ortozes var aizlikt vairākus pirkstus, tā uzlikta pārāk vāji. Ja pirkstu aizlikt nav iespējams, ortoze uzlikta pārāk stingri.